Nu, te nu mēs esam. Es un tu, kas vienmēr fanotu par kripto asetu. Jo. Ar vairākiem teikiem var visu kaut kādu freestyle arī pēkšņi izdomāt. Prikals kāds ir? Tev ir obligāti jāpiesako šitām te kripto spots YouTube kanālam pie manis te. Es nenāku ar šo te stāfu bieži, jo es esmu tāds čalis, kas dara daudz ko, un man nav bieži laika šitam te, bet es viņu cenšos iedot pareizajā momentā. Nevienmēr tas sanāk, bet pagaidām tu esi saņēmis no maniem labu saturu pareizajā laikā. Tāpēc piesako un padalies citiem, un piesakojiet arī manā Telegram čatā. Kaut kad es kļūšu aktīvāks. Nesolu. Man nepatīk solīt. Tātad, nu klausies. Pēdējā reizē es iznācu ārā un pateicu to, ka vajadzētu būt pie 40, ja mēs nenoturamies tiem 41, 500, 41, 300, mēs noriposim zemāk. Un bija tā. Nu klausies, nu bija tā, nu. Mēs nenoturējāmies. Izgāja cauri, uztaisīja dipu, uztaisīja rītes no apakš, pret šito zoniņu, činks, 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 un tagad mēs esam uztaisījuši augšā atpakaļ, hops, smuki uzgājuši augšā. Bet storijas kāds ir? Mums ir tagad vēl viena josla šitā te, tagad formējās 43 800, kurai mēs neesam pārkāpuši pāri, bet mēs arī viņai visticamāk nepārkāpsim pāri. Mēs noteikti nāksim lejā. Un kas par to liecina? Nu, to ir parādīšu, kas par to liecina. Bet ir feature tādi, ka mēs varētu mēģināt arī varbūt viņai izlausties cauri. Es neabsolutizēšu, tagad es tā pēkšņi pateicu, es negribu to izdarīt. Mēs varētu īstenībā vēlreiz mēģināt izšauties cauri un pieskarties, nu, teiksim, tur 45, nu, maksimums, bet vismaz 44 šiem te tūkstošiem atkal, un tad varbūt padipot lejā. Nē, nu, visādi brīnumi var notikt, var jau arī būt tie paši 54, un tad uzreiz bāmsīts lejā. Bet kāpēc vajadzētu būt tam kritienam lejup? Varbūt arī pat no šī momenta lejup kaut kad drīzumā, jo ir, mēs esam 5 mēnešus pēc kārtas bijuši ar zaļām svecēm, un vidēji 5 līdz 6, nu, ir bijuši maksimums 7, tātad maz astīt, kad turējies augšā, un pēc tam ir bijis šīs te dips lejā, un februārs varētu būt, ka būs tas, kas te griezīsies uz riņķi un pastaigāsies lejā. Varbūt tāds quick moves atpakaļ uz tiem 30, maksimums 28, nu gan jau, ka 25 nebūs. Un čik uzreiz atpakaļ virs tiem 33, 35, kaut kur te apmēram vajadzētu figurēt tam visam. 38. Kaut kas uz to pusi. Tā, nu, brutāli virspusēji sakot. Un, jā, par to arī Bitcoin arhīvs par to minējis, rekur, čing. Nevar nepiekrist. Kaut kad tam dipam lejā būtu jābūt. Vēl kas viņam te bija interesants, ko es te paskatījos. Jā, reku BlackRocks ir pastāstīts, cik daudz bitcoins nopiecis. Tikai 3 nedēļu laikā, kopš bitcoin ETFs ir palaists. Nu ko? Nu redz kā, kaut kāda kontrolīti par kaut ko jābūt, kaut kādai paktei kaut kur. Tā kā arī tā laiva, tā solās braukt tik augstu, kā, nu, būtu žēl palaist garām, nu, tā nu tas ir. Jā,
pa lielam tas arī viss. Tur var iet sīkākās detaļās iekšā, kuras te paliku, reku šitien te. Mēģināt iziet cauri. Tagad izstāst, ka mēs varētu vēl mēģināt pakust. Tās skopi rītas tam it kā varbūt uz leju, velk. Nē, panāks lejā vēl. Tad varbūt mēģināt viņš vēlreiz. Es saku, tas varbūt nebūs arī vienā dienā. Viņš tā var patīzot. Nonākt, patīzot, uziet augšā. Es tev apsolīju, re, kur ir, tev viss, man nauda kabatā jau ir. Un tad pīuk, lejā. Tā kaut kā. Tādi tie bumbierīši ir. Tur jāskatās ir pa stundiņām. Ja treido dienā, tad bišķi labāk redzās uzreiz kaut kādi tie impulsi un momenti, kur kas kā var notikt. Tā kā tā. Man vēl joprojām neviens no jums nav komentējis par to, kurus koņus jūs gribat pirkt, ko jūs zinat. Un, varbūt jūs neziniet, bet vispār tagad baigi labu atsaucību runā visi par Chainlinku. Un visticamāk, kāpēc? Tāpēc, ka viņš visas savas krīzes laikā ir veicis nemitīgus updates, uzlabojumus, sadarbības veicis un tā tālāk. Viņš nav bijis nīkuļojis. Pastīsies labi uz tās pašas Binance, gan jau, ka vēl kāds lietot. Jā, es neesmu, kročus neesmu samaksājis, viņš kroču grib man te piesieties. Ot skaidrs. Izdzēsīsim ārā šito, es viņu neskatīšos vairāk. Kad Dena ir nokrities, apstieties, vienīts. Kad Denai arī, viņš ir milzīgs potenciāls, cik viņai taču ir dienas čārtā, all-time highs. Viņi arī pievienoja pašā vēlākajā momentā uz citiem exchange'iem ļoti daudz. Bija pirkuši viņu arī pa eiro 50, tur pat pa 50 centiem. Un viņš bija uzskrējis līdz pat 9. Pēkšņi atcerējos to, bet es viņu činks, noņemšu nost, ielikšu linku. Ieliks kūkoinā. Vēl pat daudz man ir šitie te. Labi, noņemšu šitos te nost. Sorry, es šitam nebija sagatavojies. Jā. Baigi interesanti tas, kad viņš vēlreiz neņem. Baigi interesanti tas, kad TradeViews bieži vien atļauj tad ļoti ilgi lietot viņu, tā kā vēl nesamaksājot. Tu bišķiņ apēji sistēmu, bet TradeViewam, viņam baigi maksāt, jā, tāpēc, ka viņš ir baigi labais. Viņš ir baigi labais. Labus spot ETF. Tā come on, pagaidi. Basics. 30. Pārsniedz tiešām 30. Jā, pārsniedz 30. Bāc, man baigi daudz jādzēšu nostar. Iziesim te cauri. CoinGecko. Nē, nelogosimies iekšā. Vienkārši paskatāmies links. Chainlinks. Apsties. Es pavisam nesen viņu treidoju, viņš bija pie 13-14, kaut kad bija pie 15, kaut kāds pazas procentiņas, un tagad apstieties. 17,96 bakš. Hei, tu nost, 7 dienu čārtā. Te kaut kur bija. Viņš pat bija uzskājis uz 18.
Chainlinks esot arī bomba. Atkāpsies lejā uz saviem 15 arī kaut kādā dipā lejā vai pat 13, 14 šiten lejā. Pagai. Nu jā, visticamāk 13. Nu, ir vērts paskatīties, lai papildinātu. Nu, ja grib tāds, nu, kaut kādos koinos, kuriem ir kaut kāds, nu, tāds stabilāks svārstības, tad šitā būtu opcija. Nu, protams, tev vienmēr ir jāizvērtē pašam savs risks un sava atbildība to, kurā tu asetā ieguldi par kādu cenu. Tev kaut kāda stratēģija vajadzīga ir tam, lai tu spētu no viņa kaut ko dabūt ārā. Tā. Pastamies XRP. Supercharts. Kur man supercharts ir? Jau. Nu. Viņš varētu atkāpties vēl atpakaļ uz saviem 45 centiem. Un vispār zīmīgi, ja viņš iedipot uz 42. Tas būtu, jo te arī veidojās un formējās tāds, nu, 41 pat. 41 centiņš. Tā būtu tāda normāla pieturzīmīt viņam. Lai gan ir parasti citreiz tā, ka bitcoins nāk lejā, ļoti daudzi switcho pārmatās un tā tālāk. Līdz ar to pirmajā momentā var iedipot un pēc tam celties ārā. Tā kā, tas arī tāds ātrs moments, ko noķert. Tātad, jā. Bet visādi citādi XRP ir bomba un vēl joprojām, cik daudz gadus. Un viņš tāpatās bombīja, un viņš ir labs, viņš ir ātrs uz transakcijām, lēts uz transakcijām galvenais. Visi tie Chainlinks, visi tie, kas ir uz tās lielās Ether bāzes, viņi bieži vien prasa daudz tā kā komisiju, lai veiktu transakcijas. Dogecoins, XRP, viņi tik lēti ir. Nu, viņi tāpēc ir izdevīgi, baigi forši svapot un pārlikt no turienes uz turienes. Yeah. Ņem to vērā. Jā. Nu labi, astīsimies. Varbūt kādam interesē šibiņš. Noteikti, ka kāds jau safanojies un nopircis savu šibiņu. Tātad... Interesanti tas, ka viņš bijis, viņš uztaisīs rītest. Pagaidām viņš ir tāds tā kā, es pie šitās cenas palikšu. Nu, viņš var atkāpties vēl reklējā. Tev jāstās procentos, tad kaut tās coin proporcijās un 28% viņš var vēl nodipot. Stabili. Šitien būtu 41, bet nezinu. Visticamāk, šitos te 28%. 20-28% viņš var nodipot lejā. Tad, kad būs tās dips lejā bitcoinam, tad būtībā uz turieni, tad gaming coin. Gaming coin. Šitie jau ir nodipojuši bišķiņ lejā. Kaut kā šitā. Šit tīri reāli var atnākt uz 28 centiem kaut kādā brīdī. Nē, 28 nebūs. Būs 37. 37. Tas ir mana Decentraland, kas piederā Facebookā šitam te. Cukerbirkim, birkam, bārkam. Tad... Ko mēs vēl pastīsimies? Pastīsimies Matic, jo tāpēc, kad ir Matic fanāti, tad mēs te smuki izgājām ārā, heisā, hopsā, 79 centi.
Un šitas te noteikti pasvārstīsies tos. Čar var atnākt līdz tiem 50. 52. Tā, kad būs tas dips lejā, viņš varētu būt 52, tad būtu vienkārši jāmet iekšā un rallijas augšā uz tiem eiro 50. Gala coins, gaming projektiem. Tāds, es nevaru saprast to projektu. It kā viss tur legit, viss foršu naudas tur staigā, viss ir kruta. Bet mēs arī te vēl projām dipojam lejā. Bet šie te 2 centi, 2 līdz 1,5 varētu būt tas, kur īstenībā, šitien varētu pat nebēdāties jau tagad, ja gribās ilgtermiņā vēlāk likt iekšā, viņā jau tagad var, mest. Viņš panāks lejā, tad, kad, ja būs tas dips tā kā provizoriski izskatās, ka vajadzētu viņam būt, tad viņš būs. Un tad tajā brīdī viņš var nolidot šos te ar 25% vēl papildus lejā. Stabili. Un tad var tikai vienkārši, tad, kad parasti iedipojās iekšā, ļoti daudz jau ir sagatavojušies vienkārši mesties iekšā, un tad tā cena uzreiz šaujās augšā. Tur 25% bieži vien var, stabili uzreiz uzvinēt. Pie dipiem lielajiem. Jau. Kas man ir ar to jau? Kāds? Reper feature. Jau. Tātad Veracity ir arī gaming Steam coins. Te normāls 3 stūrs formējās. Jā. Viņš arī ir normāli atkāpies lejā. Jā. Te ir labas opcijas arī jau staigāt iekšā viņā. 25%, cik tas būtu, ja 25 viņš vēl nokrist, vai 20. Tad tas ir 38. Viņš var nokrist 38. 35%. Bet te viņš izies ārā no 3 stūra. Te viņš varētu uztaisīt 25, tikai tādu zipīti ārā. Nenoslēgties. Un atnākt atpakaļ 3 stūrītī. Jo viņam arī ir potenciāls. Viņi iepērk. Viņi iepērk. Hodleri tikai arvien vairāk un vairāk parādās. Tā sādus. Arī gamings. Šitas ir vēl parādījies tieši KuCoinā. Viņš pirms tam bija citos exchange'os. Nodipos līdz saviem 0,4 un visi gatavi iepirkt. Šitas bija, man liekas, ka līdz pat 10 centiem 11 aizgājis. Tā kā tas jau ir cik, ja tagad ir 0,05, tu jau uz katru centu reiz 20x, ja sasniegtu atpakaļ to 10 centu robežu, 20x varētu dabūt ārā. Ieliec štuku, dabūn 20. Nav slikti vispār, galīgi nav slikti. Polkadots man arī favorīts par spīti visam, un par spīti tam, kad it kā viņš ir novecojis, un viņš ir vecs, taču, vecs coins visiem jāņem ir jaunie jāņem ir, tikai jaunie jāņem ir, tāpēc, ka tur ir labāks kaut kas, nevienmēr tā ir. Un pagaidām šitajā laikā jau izskatās tā, ka ir daži coin, tas pats, ka arī kosmos. Neviens par viņu tā baigi it kā nerunā, bet viņš ir bomba. Viņš vienmēr bijis bomba. Un tas pats arī Chainlinks arī. Savā laikā cilvēki viņu pirka pa 2,5 bakši vai pat vēl lētāk, un viņš uzskrēja līdz tiem pašiem. Cik viņš uzskrēja? Cik viņam ir? Jā, skaties, līdz 50-niekam.
Vai tad tur nav nauda, ko? Vai tad tur nav nauda, ko? Nu, tur taki nauda. Nu. Jop, cik ar ārā. Ko es te seju? Šita. Jā. Crazy, nu. Polka dots, labi. Tātad ātri vēl iziesim ārā. Dogecoin apstīsimies un šodien pietiks. Es te aizraujos vēl kaut kādiem komentāriem, te vēl interesantiem. 7. Mēs varētu atkāpties uz 6, 5. Nē. Yes. Taisnība. 7. Ja iediposim 5. Vispār būtu smuki. Būtu piecinieks atkal iekšā un ručkā augšā uz 740. Cik viņš bija uzskarējis? Nē, viņš pat bija 70 uz Binance kaut kādu spotiņu. Nu, tā Dogecoins arī ir bomba uz transakcijām. Tik lēts vienkārši, nu tur nevar, tur cilvēki bieži vien tikai tāpēc, lai nosvipotu no sava kaut kāda viena maka uz citu maku, bieži vien svapo šos te lētos un izdevīgos un ar ātrām transakcijām coinus. Tā ir patiesība, tā ir. Un tāpēc viņi visu laiku, viņos figurē arī piķis iekšā, un viņi kaut kādās brīžos ir tie, kuri palīdz naudai plūst. Un jo viņos ieplūst iekšā nauda, viņu vērtība ceļās augšā, viņi arī, viņi ir arī savā veidā spekulatīvi, bet arī ir vērts uz viņiem skatīties un paturēt viņus prātā vienmēr. Labi, tā, atgriežamies vēlreiz. Piesako Kriptospots kanālam, padalies citiem, piesako arī manam Telegram kanālam un uzspiežiet laiku, ierakstiet komentārā, ko jūs esat pamanījuši, ja arī tas ir jauns coin projekts. Pastīsimies viņu, paskatīsimies, kas ir tas, ko tu domā un kur tu gribētu investēt vai kas tev ir pašam ienācis prātā varbūt kā baigo potenciālu, vai esi dzirdējis, noteikti, ka esi dzirdējis vienkārši, un tāpēc arī tev viņš sāk interesēt, un tu gribi pastīties viņu. Bet galvenais, lai viņš būtu kaut kādos exchange'os jau parādījies, to var arī nočekot šitajā CoinGecko mājaslapā, ja kas, ja? Be safe, izmantojiet drošas transakcijas, neuzķerieties uz nekādiem hookiem no kaut kādiem e-mailiem, no kaut kādiem fake paziņojumiem, tagad scammeri uzdarbojās. Jā, vienkārši cerams, ka tev ir kaut kripatiņas apziņas tam, ka jābūt drošam un izmanto savas dubultās autentifikācijas un vēl plus kodus, lai nekas tev netika uzlausts un nekas nebūtu paņemts un čiste neuzraujies uz kaut kādiem fake e-mailiem ar kaut kādu vienkārši nokopētu Binance vai no kaut kādu citu exchange logo. Uzreiz pārbaudi, no kurienes links nāk, kas tas ir, un esi drošs. Tiekās citos izlaidumos mūsu kripto apskatā. Nē.